Matilda? Nāksiet. Šodien video par mūsu dienas režīmu, mūsu Matildas dienas režīmu. Mums jau ir bijis, man liekas, dienas režīma video, bet tiem, kam ir bērni, tie zina, kad režīms mainās ik pa mēnesi 2 aptuveni. Matildas lika dīda. Jā, režīms mainās ik pa mēnesi 2, es arī sākšu. Šī brīža režīms uz gadu un 1 mēnesi, kas jau mums ir laikam pēc 2 mēnešus noteikti, ir sakojoši. Matilda ceļās kaut kur ap 7 no rīta, parasti jau pirms 7 no rīta. Un mēs šodien ar Gustavu smējamies, mēs kā tādi veci cilvēki arī ceļamies ar gaismu un citreiz pat pirms Matildas. Jā, tātad mēs ceļamies 7, Matilda parasti Gustavs nones lejā, ieliek mums gultā, un tad mēs tur dricelējamies kaut kādu brīdi. Jā, tad Matilda ēd brokastis, mēs visi kopā ēdam brokastis, vai arī 2 ēdam brokastis ap 8:30, bet tas varbūt arī 7:30 un tas varbūt arī 8:30, tā kā es saku ap 8 mēs ēdam brokastis. Matilda, labrīt! Labrīt! Augšā jau no 7, esmu tieši 7 pamodās pareizi un taisam tagad brokastīs. Matildai brokastīs būs lociņi ar gurķīti un krējumu. Gustavu vecstāvu lociņi un viņa ievārās cīsiņi. Jā, viņa ēdīs cīsiņus ar lociņiem un gurķīti. Un mums būs omletīte. Šitāda. Jā, tad Matildai ir playtimes. Matildai ir playtimes kādu laiku. Viņa spēlējās ar savām mantiņām. Un rīts ir tas brīdis, kad viņa neprasa uzmanību īpaši. Viņa var spēlēties pati, vai ne? Šis notiek lielāko daļu rītu. Viņa apēd manas kafijas putiņas. Garšo, Matilda? Tev garšo? Jā, un tad viņi spēlēs līdz kādiem 10 aptuveni, 10 viņi iet pirmajā miedziņā. Pirmais miedziņš parasti ir mājās, bet šoreiz mēs gājām ārā. Ir retu reizi, ka mēs ejam ārā, bet pārsvarā viņš ir mājās. Un tad viņi noguļ kādas stundas, pusotru, līdz 11, 12. Tā jau nāk miegs. Jā, ir gandrīz 10. Kamēr viņa guļas, pirmo miedziņas parasti eju dušā. Tad es droši vien pasēžu, padzeru kafiju vai žāvēju matus jau un lieku meikapu. Tad viņa atkal tā kā spēlējās, jo tādā brīdī es sāku taisīt pusdienas parasti. Mēs pusdienas ēdam ar 12 un 1, tādā laikā no 12 līdz 1. Es tikko ienākus mājās, un tagad taisu pusdienas, tikko pirms 10 minūtēm ienācām mājās. Un tagad taisu pusdieniņas mums būs griķi un vistiņa ar sīpoliņu, tomātiņu un bišķiņu garšvēlām. Es vēl arī pielikuši saldo krēmu beigās. Matilda, gaida pusdieniņas? Gaida pusdieniņas? Ai, astiņas uztaisam! Tad, kad viņi pēda pusdienas, viņai atkal ir bišķiņ dricelējamais laiks, jo tad viņi pēda pusdienas, ir vienkārši man viss jānovāc. Jāsāk taisīties uz āru, un tad paiet tā stunda.
man pašai jāsataisās, viņa jāsataisa, jāsaliek Matildai somu uz āru. Nu, viss ir jāsadara tā, lai man viss ir līdzi. Un tad mēs ar tiem pulkstens 2, no 2 līdz 3 ejam ārā. Mēs esam iznākuši ārā un Matilda ir ļoti dusmīga, jo viņa zina, ka zem ratiem ir viņas ratiņi. Tā kā mēs vēl neejam uz ziedoņu dārzu, lai ar viņiem pastaigātos. Mēs aizsim ātri pēc krosām, tad iesim uz ziedoņu dārzu. Nonākuši līdz ziedoņu dārzam un tagad redziet no šī te punkta līdz šajienei. Mēs jau nākam kaut kādas 30 minūtes. Vai ne? Forši. Šis ir tad, kad viņa redz savu pīpītu un viņai viņu vajag. Nec, šūpolītēm. Lēnām. Matildīte beidzot ir nopelnījuši šūpolis. Viņa atnāca pāri visam šim zaļajam laukumam pat. Kuku! 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 Un tad mēs ejam parasti uz, nezinu, 2,5 stundām. Respektīvi tā, ka mēs kādiem 5 nākam mājās. Gan pus 5 mēs nākam mājās. Un Matilda ēd savu biezeni. To, kas ir tūbiņās, viņai ir vai Rudolfs, vai tā Ica Eko, vai Hip viņa ēd arī, nu visāds viņa bieznīšas ēd. Jā, viņa pēd biezenīti, un tad viņai atkal ir playtimes. Parasti playtimes jau ir tad kopā ar mani, jo viņa vairs negrib viena pats spēlēties. Viņai vajag ar kādu spēlēties kopā. Banānu grib, es iedošu. Mēs līdz tiem pulkstens 7 spēlējamies, un tad viņa ēd vakariņas. Matilda tagad ēd vakariņas. Jā, viņai vakariņās ir šodien cīsiņa ar krējumu. Bieznītiņu notiesāja tik ātri, ka es nepaspēju izvilkt telefonu, bet es viņai iedevu to augļu bieznīti vienkārši paciņā, tas, ko izsūc ārā, viņi vienkārši izsūc viņu 3 sekundēs parasti. Un, jā, tagad viņa ēd cīsiņus. Nav pa karstu. Cīsiņi garšīgi. Jā. Mēs parasti kopā ēdam vakariņas, arī kaut ko uzēdu. Un pēc vakariņām ir arī neliels playtimes, kas parasti izpaužās šitā. Jo tad viņai vairs negrib spēlēties nevienai, ne ar mani, viņai vajag sēdēt tikai man klēpī. Un līdz kādiem 8:30 mēs novalkam laiku. Jā, tātad mēs līdz 8:30 novalkam, 8:30 viņa iet vanniņā. Vanniņā viņa atkal par laimi patīk iet, jo pēc tā apdeguma viņa ir kā trauma, jo pirmais, ko es izdarīju, bija palikt viņas zem augstu ūdens dušā, un tad viņa vispār negribēs grīties ne uz vannu, ne uz dušu. Bet tagad viss ir kārtībā. Jā, mēs ejam vanniņā viņa kāds 15-20 minūtes parasti. Un tad viņa dzer pieniņu. Parasti to dara Gustavs, viņš viņu ceļ ar pidžamiņā, un krēslā viņa lejā dzer pieniņu, un tad viņš arī viņu uznes augšā. Un jā, Matildai diena beidzās ar 9. Pēc tam man ir 2 stundas, ko es vienkārši kārtoju māju, sūcu grīdu, mazgāju grīdu, sakārtoju virtuvi, ielieku mazgāties drēbes, sakārtoju mammas istabu. Nu, tā kā es atkal visu, man tās 2 stundas aiziet, lai sakārtotu māju nākamajai dienai, jo man ir forši pamācies, kad ir tīrs kaut kā tā. Jā, un tas ir arī mūsu dienas režīms. Ja jūs gribat zināt vēl kaut ko specifizēt, kaut kad, man liekas, kas izstāstīja pilnībā visu, tad droši rakstiet komentāros. Un es gribu zināt arī, kāds jums ir dienas režīms bēbīšiem aptuveni šī vecumā, pusotru, no gada līdz 2 gadiem, tajā vecumā, kāds ir jūsu dienas režīms. Un
cik bieži jums ir ēdienreizes un, jā. Matildai sanāk 5... Matildai sanāk 4 ēdienreizes. Bet viņi parasti uzkož kaut ko pa vidu, jo es vakardien skatījos kaut kādu uzturu speciālistu, un viņi teica, ka jābūt 3 lielajām ēdienreizēm un 2 uzkodām. Nu jā, un tas arī būs viss šim video. Paldies, ka skatījies, un līdz piekdienai. Čau!